Tā, nu. Tikko beidzās seminārs, apmācības seminārs, un es gāju ārā no semināra, un es tā domāju priekš sevis. Baigi daudz mazinājušies ir tieši tie... Kas te mirgo? Mašīna brauc. Baigi mazinājušies ir... Ceļtīrītājs. Baigi mazinājušies ir tie channeling semināri, kas bija sākumā jautājumu un atbilžu formātā, kur tur Enrico vai tur kaut kādu citu čuvaku pačinlingu, un es tikko no šitā beidzošā semināra eju ārā, un es tā, baigi mazinājušies, kāpēc tā. Tad es dāngšu atbildi ir, kad tā kā es savu esmu iegūst, ko es vēlējos, un tā pieredze, kuram es gāju cauri, var noderēt ļoti daudz citiem kaut ko iemācīt, un līdz ar to nav varbūt tev tik liela nozīme tur tagad atbildēt visiem uz jautājumiem, kā dot pašiem to iespēju saņemt savas atbildes un savus jautājumus. Plus vēl, es saprotu, ka tā pieredze, kas man ir tāda absolūts basics vai pilnīgs basics tam, lai katrs varētu to uzsākt, ka tur ir pilnībā viss, kas jāzina, lai katrs to uzsāktu. Un tad man tagad nāk izņēmumi, ka izņēmumi būs tie cilvēki, kuriem ir šizofrēnijas pazīmes, kuriem ir ļoti grūti pašiem savu psihi savākt kopā, ka tur ir vajadzīga jau tāda kaut kāda super pieeja, nevis tikai tāda vārdiska, bet super pieeja enerģētiskā līmenī. Bet pats interesantākais tagad ir, kas ir šizofrēnija? Šizofrēnija ir šausmīgi liela prāta viļņu staigāšana, kad no vienas galējības uz otru strauji lēkā. Tā ir tāda psihes nelīdzsvarotība, tā varētu teikt. Pats šizofrēnija jau īstenībā plašs jēdziens ir, bet principā šāda veida Vispār, kāpēc šizofrēnija ir kaut kāds termins, ar ko apzīmē neizskaidrojamo, ka tas ir kaut kas neizskaidrots. Un tad šis ir izskaidrots, tas tikai grūti tā vieglam cilvēkiem saprast. Un pats interesantākais, es pēc channelinga braucu hokeju spēlēt. Tas būtu tāpat kā pēc channelinga es eju uz bāru dzert. Vai drīzāk skatīties, kā visi dzer. What the fuck? Tam. Tad par Enrico skolu jāpastāst vēl nedaudz vairāk ir, kāpēc es vispār izdomāju kaut ko tādu taisīt. Tāpēc, ka tā ideja jau radās pašā sākumā, kad mēs sākām channelingot, kad Enrico tā kā apmācības skolu taisīs. Un man vienkāršākais formāts ir taisīt to internetu vidē, jo es izdomāju to programmu, to video, kas ir punktuāls, kas ir saliek visu pa plauktiem. Es viņu nofilmēju, ielieku internetā, un es neapšaubām zinu, ka tajā video es visu pateicu, ko man vajadzēja pateikt. Bet, piemēram, kas attiecas uz semināriem, tur atnāk tāda grupa, un tad viens teikums izsprūkst, viena ideja izsprūkst, un kaut kādā tēma samaizās. Bet video es cenšos uztaisīt un ielikt tikai tos punktuālo tēmu, kas ir pati svarīgākā. Protams, es tur kaut ko neielikšu, bet to pašu galveno, kas man ilgi nācis līdzi, to es tur ielieku. Otra lieta ir, ka tā Enrico skolas ideja ir iemācīt saprast sevi, iemācīt sevi sajust, iemācīt atpazīt sevi, iemācīties arī to skatāt channelingu, bet channelings nav varbūt tas būtiskākais. Drīzāk iemācīties pastiprināt enerģijas, saprast enerģijas, pastiprināt telepātiju, saprast telepātiju, iegūst augstākas enerģijas, esība. Un tad to, ko šodien mēs teicām, channelingo bišķiņ, ka tā pati būtība Enrico skolē ir ievilkt tevi tajā gaismā, ka tevī gaisma nāk iekšā. Un kā es to saprotu, kad pirmais ir tavu prāts. Prāts ir ļoti rupjas vibrācijas. Tas ir kaut kāda elektrība, kas ir pilnīgi nesinhrona. Ja mēs nesaprotam, kas ir enerģija, tad tas ir mašīnas motors, kas vienkārši šausmas tur zils dūmus met, klapē cietas motors un tam līdzīgi. Tad, kad prāts ir mierīgs, tad tev ir tāda normāla, mierīga braucoša mašīna, kas vienkārši brauc. Tu iekāp, iedarbini, viņi vienkārši brauc, viņi nerīstās, neklapo, viņi vienkārši brauc. Un tad gaismā jau ir kaut kas līdzīgs. Un tad nākušā līmenis ir, kad ir mašīna, kurai viss detaļas ir perfektā stāvoklī. Tas jau ir, ka tavs ēteriskais ķermenis rītīgi attīstījies. Bet man līdz hokejam beig maz laika, jāsāk gasēt. Un tad nākušais līmenis ir gaismas ķermenis. Tas ir tad, kad tava mašīna stāv un vienkārši spīd. Kad tā mašīna stāv, vienkārši viņa ir svētlaimīga.
ka tā mašīna brauc un vienkārši viņa ir svētlaimīga, viņa ir patiesības pilna, viņa ir sevi sasniegusi, viņa sevi sapratusi ir, un ka tas ir jau kaut kas, uz ko daļ kuram sajūtām, ka tu viņas iegūst jau tās sajūtas, tu kaut kādu savu pilnību, tev vairāk nav jautājums, kāpēc tu esi, tu zini, ka tu esi, tu vienkārši šajā sajūtās būt, tu vienkārši, cik ir skaisti būt, ka tajās sajūtās viņas šausmīgi izsmeļ, šausmīgi pilnveido, šausmīgi atver, šausmīgi, tavu visu dzīvi padara, tu vienkārši katru tavu mirkli bezgalīgi skaistu, katru tavu mirkli aizvien skaistāk, mīlestības pilnāk un tam līdzīgi. Un tad, ja tā skatās, tad manā redzējumā tas ir tas, par ko vispār tas channelings ir stāsts. Un tur nav nozīmes ar kādiem čokiem, tu sazinies, kur tur dari, kāpēc to dari, man atnāca informācija pareizi, man atnāca informācija nepareizi. Tur vispār nav nozīmes. Nozīme ir tam, ka tu jūti to, un to, ko tu jūti, tu nevari to sajaukt ne ar ko citu, tu nevari vienkārši tur izfantazēt kaut ko tādu, un tu jūties pasakaini skaisti tā, kā asaras līst ārā. Un tas ir tas ultimāts Enrico skolē, ko es saprotu, un tajā visā ietilpst arī ļoti daudz nozares, bonus paketes, kas būs uz visādiem pusēm sliektas, un arī, un tagad, kad es atceros pirmos seminārus, kur cilvēki prasīja nosaukt laimīgos skaitļus loterijā, un Enrico, ka man teica, visi skaitļi laimīgi. Un tad es tā, puka, viņš taču gribēja vinēt loterijā, kāpēc nesakām skaidrus? Viņš tā, kādā vēl loterijā, viņš taču to pat negrib. Viņš vienkārši grib dabūt skaidrs, lai nekas nebūtu jādara, slinkie cilvēki. Un tad tā, es vienkārši bāc, cik tas ir primitīvs domgājiens, iedomā naudu apmēram, uzbūvē man māju, izdara man šito. Cik tas ir primitīvs, bet ja tu paņem pats un sāc būvēt, ja tu paņem pats un sāc rakt, ja tu paņem pats un sāc darīt, sāc stādīt, tu vienkārši saproti to, bet pats pašam to visu iegūt ir daudz interesantāk, daudz skaistāk, daudz krāsaināk. Tagad mums būs ātri hokeja forma jāiemet mašīnām. Ka tas ir daudz interesantāk un skaistāk, un tas ir tikai tas, kas tevi vispār var pietuvināt esībai, darīt pašam, būt pašam, jo tad tu saproti, ka darot, tu sevi pilnveido vienā no veidiem. Es prasu izvarot teikt kaut kādā veidā, bet izāk vienā no veidiem. Pagaidiet. Un tad, kas mums tagad pēdējā aktualitāte ir? Jaunākā aktualitāte ir tāda, kad mēs te braukājam ar ģirtu riņķīm, papildus nodarbības ģirts vēlas taisīt, jogu, astroloģiju, kaut ko, jā, pa savu feature, to, ko viņš nometnē darīja. Un kas vēl nāk klāt, tas, kad mēs telpu meklējam māju, un tas īstenībā pagaidām baigais izaicinājums ir, jo māja, viņa, protams, dārga ir, bet, varbūt nav runa tagad par cenu, varbūt runa tagad par ideju ir. Kad mēs gribam taisīt, drīzāk tā ideja par visu šo miermākslas pasākumu ir tāda, varbūt tur nav pat mēs, tur ir mēs, tur ir visi kopā, bet tā ideja ir tāda, es braukšu caur centru, tā ideja ir tāda, ka tur ir tā vieta, kur visi var atbraukt, tur ir tā vieta, kur visi var sanākt, jebkurā laikā, jebkurā brīdī. Tur ir tā vieta, kur kāds var palikt pa nakti, jo, teiksim, brauc no tālākām vietām, teiksim, no Ventspils un grib palikt uz kaut kādu nedēļas nogali, uz kaut kādu channeling nometni, tad viņš tur tajā mājā arī var palikt. Kad kāds grib, teiksim, nometnes taisīt, turpat arī taisīt nometnes tajā mājā, pagalms, tajā mājā ir pagalms, tajā mājā ir dārs, tur visas tās chi enerģijas, meditācijas, viss ir iestrādāts, jo tagad sanāk tajās telpās ir tā, kad tu vienu dienu sameditē, nākušā dienā cilvēki tur izstaigā, kaut kādi drūmi domājoši cilvēki, tā visa enerģija paklīst. Tas sanāk, tu visu laiku sanāc no jauna, tu tur ieiet tajās telpās. Tur, ja sameditētu un visu laiku uzturētos, tur būtu tā, ka enerģija nekad netrūkt, tu jau atnāc, jau esi tur pilnīgā eiforijā, tu jau esi pilnīgā, tajā stāvoklī, tu jau esi tajā, ka tas nekad nezūd. Un tā ideja tāda, ka tajā istabā vajag kamīnu, iespējams kamīnu, kur uguns nedaudz dažreiz ir. Galvenais, lai pelni nav.
Nākošais ir, kad paklājiņu vajag, lai nav vēsa grīda. Un tad ar tiem pufiņiem. Un tad tur var notikt channeling apmācības, jogas, taipīšanās, meditācijas, tur kaut kāda atsevišķa kabineta, tur privātiem konsultācijām. Un ka tā visa māja var izveidot tādu uz to bāzi, ka tur tas notiek. Viss, kas tur, viss, kas ir, tas tur notiek. Viss, ko vajag, tas tur notiek. Un tad mēs domājam, tas būtu riktīgi kruti, jo tad tas būtu tas pats tikai daudz vērtīgāk, daudz bagātāk. Un es tikai nezinu, piemēram, Rīgā zeme maksā, es tā skatījos, kaut kādu lietojumu no 40, no 40 līdz 100 000 eiro. Kādus es dabūšu, es nezinu, priekš kā mans vajadzīgs, es nezinu, un varbūt par brīvu to vispār dabūtu, es nezinu. Un tad mēs skatījāmies māju, jo virsū tāda vienā vietā tāda, lietojama māja, 220 000 eiro, bet blākus ļoti tūs ceļš ir. Sanāk, tu meditēsi, pabrauks garām kāds smagais, viss, troksnis nāks iekšā, bet ļoti smugs dārs, tuvu centram, tuvu Rīgai, bet tad arī tā domā, 3 stāvu, un es tā domāju, pagaid, es tur visu savu, kā saka, ekipējumu, kas man ir viena istaba vajadzīga tikai drukātava, priekš tām kartiņām, vēl viena istaba, kur pagulēt, tad ir virtuve vajag. Sanāk jau, tur tajā mājā bija 2 izolētas istabas, izolēta vannas istaba tualete, tad pirmajā stāvā viena izolēta semināra istaba, un 3. stāvā viena liela istaba. Sanāk, tur ir tikai, tā rūprēķina 4 istabas. Vienā ielikt drukātavu, otrā gulēt, un tad paliek 2 semināra telpas, tad arī tā kā uz robežas. Un tas sanāk tā, baigi jocīgi. Un tad virtuve vēl, virtuve arī tur tāda, tad īsti nevar saprast, kā tur vispār sabīdīties, kā tur ielikt, bet cena vēl tāda, kur varētu atļauties, uz doto brīdi. Es, protams, nedomāju pirkt, viņi tā neliek, ja viņiem naudu, man te uzradās pēkšņi nauda, bet tā ideja baigi skaistā. Es mošu, kā aizbraukšu šodien tur pa vakarā, pasēdēšu pagalmā, pamēģināšu saprast, ir tas, nav tas. Kādā ziņā tās pārmaiņas dzīvi pieprasa. Un otra lieta ir, ka tiešām mēs esam nobāzējušies, tiešām mēs tur varam atrasties, un tiešām viens no ikvienas malas var braukt uz turieni. Un tur vēl bija garāža, pagalmā bija garāža. Tomēr bija doma, to garāžu varētu iznest sienas, ielikt logus vai vismaz ielikt jumtlogus, un tajā garāžā var arī gulēt. Tā vēl bija doma ielikt sienu logus, garāžu apsiltināt, un tur varētu būt tā drukātava, bet arī tā. Sanāk, tā kā kaut kas ir un kaut kas nav. Vienpusīgi kaut kas ir un vienpusīgi kaut kas nav. Un tad arī tā, tā jocīgi. Man tagad nāk bildes, ka pirmajā stāvā es uzsēdītu visu to drukātavu, visu, ko man vajag, un tos visas nodarbības likt augšajā stāvā. Jā, bet atkal tas ceļš tik tuvu, visu laiku mašīnas dragā garām. Es jau arī tagad, kad es dzīvoju tur pie Dominas, tu gribi atvērt logu, lai bez mazā ieelpotu svaigu gaisu, tu atver logu un ieelpo nesvaigu gaisu. Tu gribi tā kā naktī gulēt un paklausīties, kā putniņi čivina. Tu nevari naktī paklausīties, kā putniņi čivina. Tu visu laiku klausies, kā kaut kāds bembis pilnā dirkā spolē, kaut kāds mocis pēkšņi ratā aiziet, tu klausies. Un tad, ja viņš, protams, uz motors ir skaists, smuks un skanīgs, tev nav problēma, bet tad tu guli, ne jau dusmas, bet tā kā, atņem kaut kādu to tavu baudījumu no tā mirkļa, kurā tu esi. Jā, protams, var meditēt ielas centrā, nekāda problēma nav, bet tas tā kā, man liekas, cilvēkiem vajag to mieru tomēr vairāk. Tā, man līdz spēlē ir 20 minūtes, un man vēl tehniski jābrauc 20 minūtes. Kā es tur tikšu, es nezinu, kad man arī īstenībā neinteresē. Mēs taisījām bezdomu meditāciju, un man taču viss bija vienalga ir. Tad uzgāzēju, mašīnīt iet. Vēl viena lieta, es ūdeņražu testu taisīju. Rezultāts bija tāds, kad braucot ūdeņradi, es pat nobraucu mazāk nekā vienkārši braucu ar mašīnu. Bet vēl viena lieta, nākošo bāku es nobraucu ļoti, ļoti ekonomiski. Ja es parasti nobraucu 400, 420 km, es nobraucu 450 km.
Man tas bija tā, wow, un motoram jauda bišķiņ lielāka, ir, tas bija tā, ok. Un tad arī viens draugs, kas tur ūdienā taisīja, viņš teica, ka tur tikai uz kādām 3 bākām tur vari pateikt, kas tur un kas izmainās, jo tie mašīnas kompi šausmīgi gudri, viņi lēnām adaptējās. Teiksim, tu brauc uz 95. Ielai 98. Viņš uzreiz nedarbojas, kad tu brauc uz 98. Viņš tur lēnām tur piekalibrējas, izlīdzinās, ka viņš tur tā lēnām. Tas arī sīkums. Un vēl viena lieta par Enrico skolu runājot ir tas, kāpēc es lieku pa maksu. Pirmais ir tas, tāpēc, ka īstenībā es baigi daudz laika ieguldu tajā visā, un tas tas nāk enerģijas apmaiņa. Enerģijas apmaiņa izveidojās, tas man patīk. Arī tas man liek darīt to vēl profesionālāk, vēl nopietnāk, un tas man riktīgi arī patīk. Tas tas mērķis uzsāsīt profesionāli. Otrs, ka tas ir šausmīgi pieejamāk. Un trešais ir tas, kad tu, ko jau es stāstīju, kad tos, varbūt ne, man šo telefonā runāju, bet telefons pēc tam man zvanīja un tas video nesaglabājās. Kad to taisīt, tu vari punktuāli izteikt to visu tēmu, kur tu vēlies izteikt. Un tas ir nodara. Otrs ir tas, ka tos video internetā arī taisīt tādus, kad to video ieliec, un tu zini, ka tas cilvēks to droši mājās var praktizēt un darīt, jo tie video visu uztaisīts. Un tagad viens klātienē to dara tās meditācijas, te es vēl kā pavaktēju. Iedot kaut ko vairāk, un tad pavaktēju kādu situāciju. Un tu internetā taisīt tās meditācijas viss tādas, ka tu iedod to, un tu vari lēnām to, tu zini to, ka tas, ko tu iedevi, speciāli priekš video internetā, ka tas nav nekas par daudz un nav nekas arī par maz. Ka tas ir tieši tas, kas ir vajadzīgs. Un tu to speciāli video uztaisīt tādu pakāpenisku, lai tu enerģiju tā pakāpeniski kāpinātu. Lai tu nav nekas traks. Otrs ir, ka tā izlikt pa tēmām apmēram viss, kas tev jāzina 1. klasē. Tas ir 1. klasē tev viss, kas jāzina, lai tu pats sagatavotos channelingam. 2. klase jau būs iešana channelingā. Un 3. klase būs, ka tu jau channelingo atsevišķas prakses, atsevišķas tehnikas. 4. 5. klase tas jau būs, redzēsim, bišķiņ uz gaismām jau. Tas ir tā kāpināts. Protams, man nav vēl uztaisīt video ne par 2., ne par 3., ne par 4. klasi, bet man jau ir skaits līdz 3. klasē, ko es varu darīt. Un tad Enrico nāks klāt ar savām bonus paketēm. Tā, un tu paši vēl tikai angļu valodā, un tad jau aiziet. Man te vēl pāris idejas atmet tikko, bet es tā domāju, vēl nezinu, vai varbūt tā var darīt, varbūt tā nevar darīt, vēl to nezinu, bet tas lai paliek nākotnē. Tā. Tas laikam viss šodienai. Paldies par klausīšanos, paldies par kaut ko jūs dariet. Braukšu daudzīt šaibas gabalu, palēdz gabalu un priecāšos, ja iemetīšu un bēdāšos, ja neiemetīšu. Kaut kā dažreiz treneris saka, es gribu, lai jūs, viņš krieviski ļoti bieži lamājās. Es gribu, lai jūs vinējiet. Es gribu vienkārši, lai jūs vinējiet. Un tad es tā domāju, bet kāda jēga? Kur ir prikols? Ja tu gribi, lai mēs, tu gribi, bet kāda starpība? Piemēram, mēs vienreiz zaudēsim, kāda tur starpība ir? Es vairāk, pretinieki iemēt rītīgi smuku golu, es tā sēžu, cik tas bija labs īstenībā, puskaņi izspēlēt un līdzīgi. Pārējā komandas bija, atkal un tas un šitas un atkal slikts vārdsēkt un tādā garā. Es tā, bet tas bija rītīgi skaisti piespēle, un es tā, Un tad, mūsējie tur iziet un tur iemet visi priecājās. Es tā skatos, tas bija arī foršs un skaisti, bet tā, vajag skaties un izbaudi. Un tad, kad uz laukuma esmu, tad es tā domāju, jāstāsta pēc sajūtām. Man tāda sajūta, ka man baigi velk uz to pusi, kaut kas man baigi velk slidot uz turieni. Visi protinieki kaut kur slido uz turieni, bet es aizlidoju uz turieni. Un dažreiz gadās tā, kad visi tur otrā pusē ņemās un kāds to šaibu vienkārši izsit man tieši trāpa uz nūjas. Es tā, kāpēc es slidoju uz šejienu. Tad es viņu paņemu un tur, iemet, neiemet, bet kādā ziņā situācija bija ļoti laba izdevusies. Policista kungi.
Tā, bet kur man jābrauc? Braukšu taisni. Un tas tā kā tāds vēl viens miera stāvoklis. Otrs ir neskriet pa galu pa kaklu, skriet savās robežās, savos līdzsvaros. Kāpēc tieši hokejs? Nezinu, tāpēc, ka es bērnībā hokejā gāju, un viņš kaut kā man baigi, tāpēc, ka viņš tāds aktīvāks, kustīgāks, iekrita uztverē vairāk. Tā kā, viņš kaut kā, tikai tāpēc, ka viņš tāds ātrs, tāds aktīvs, tāpēc viņš man tā iekrita manā tajā tur skriet, man garlaicīgi liekas. Braukt ar riteni, no punkta A uz punktu B es varu aizbraukt, bet tāpat kaut kur iznādēs liekas tik neiedzīgi. Pat varbūt neiedzīgi, bet tā, braukt pa apli tur visu laiku, un kāda jēga, kaut ko interesantāk gribās. Hokejs jau tur visu laiku lido pa laukumu, bet tur kaut kā visu laiku, tagad var uzspēlēt, tagad var padot, kaut kādu visu laiku kombinācijas izspēlēt, kaut ko prātu nomierināt. Un channelings riktīgi patīk. Channelings ir tā kā tāda, tu izmanto tā kā savu, cik man tās lingvistiskās dotības, bet tu izmanto kaut kā enerģijas pārvērst informācijā, sajūtas pārvērst kaut kādā radošā intuīcijā, un tad nāk vēl tās sajūtas, bet šito zinu, ka tas ir tas, un tad viņi tā apstrādā baigi patīkami. Un channelings ir tas, kad riktīgi tāda patīkama enerģijas deva nāk. Enerģijas tāda doze, enerģijas tāda patīkama doze. Un tad es tā, es jau tagad bezjēgā te runāju. Un tad es tā skatījos, ar ko atšķirās, teiksim, kāds, kas māca kaut ko pa garīgām lietām no skolas. Kāds, kas māca kaut ko, viņš tevi pastāsta, viņš pasaka, tev vajag to, tev vajag šito, tev vajag to. Tad tā, labi, jā, es to ņemšu vērā. Bet atkal skola ir kaut kas paņem visu to cilvēku masu kā standarts, un šim standartam visam, neatkarīgi no viena, ir jāiziet cauri šitam solim. Tad šitam solim un šitam solim. Un tu izveido to mācību programmu vai to mācību to soļus kaut kā vispiemērotākos, visatbilstošākos tai tēmai, ko tu gribi iemācīt, tai tēmai, ko tu gribi pasniegt. Teiksim, sāk no pašām saknēm, un tad pakāpeniski pa soļiem, kas jāņem vērā ejot uz augšu. Un tad tā Enrico skola, tas ir varētu kaut kas uz šito pusi, kad tā kā ielikt tos fundamentus, tos pamatus, tos racēju tautas, tos uzskatus. Un tad, kungi, vīri, mēs tagad rokam ar zelta lāpstu, bet joprojām rokam. Un tad, kad viņi rok, viņi saprot, bet pagad, es tu visu laiku to raku un izrādās, mums nav tik sarežģīti, tas ir tik vienkārši. Jā. Bet tu jau to varēji no sākuma zināt, tu jau to zināji tehniski no sākuma, bet kaut kas tevi dzina tik un tā uz priekšu. Un arī skolā mācību programmā liekas, ka tas ir kaut kas ir stabils, tas ir kaut kas liekas, tāds, kas ir atstrādāts, liekas, ka tāds, kas ir ievērots, atstrādāts, un tāds stabilitāti iedod. Un tāpēc man tas liekas uzrunājoši, man tas liekas vērtīgi, un tāpēc es to gribu tā izveidot tā nopietnāk. Un vēl viena lieta ir arī skaidrs, ko citiem vajadzētu ņemt vērā. Tad, kad tu zini, ko tu gribi, Tad, kad tu zini, ko tu gribi, tad tas viss notiek. Vai sāk virzīties uz to mērķi. Bet tad, kad tu nezini, ko tu gribi, vai tu visu laiku pārdomā, ko tu gribi, tad tas arī notiek. Nekas pārdomāšana. Bet tad, kad tu saproti, es to gribu, tad tu sāc iet soli pa solim un tu sāc tuvoties. Ko līdz tu nevari to pieņemt, to tā kā iet virzu, tad arī tās visas problēmas rodas un tās nesanākšanas un tādas lietas. Tā. Un tad kā paldies šodienai, lai jums, ja tu zini, ko tu gribi, un tu nezini, ko tu gribi, pasaka, pagaidām es nezinu, ko es gribu, un pietiks domāt par to, jādara tas, kas ir jādara. Lai, kad mēs darām, mēs tā, šo lietu gan man vajag, šo lietu man točni vajag, lai es varētu darīt tālāk to, ko es gribu darīt. Un tad vienkārši šo lietu visas izdarīšu. Es vienkārši paimšu to rokā un izdarīšu, es vienkārši močīšu, un es to izdarīšu. Un tad tu jau esi savu pārliecību, tu izsit cauri, Čaks Noris ar roku pāršķēt dēli, atver kājas, ar kāju atšķiļ durvis vaļā. Ja viņš gribēja atnākt, viņš te atnāca, viņš to izdarīja, viņš nedomāja, vai man vajag vai man nevajag, viņš to izdarīja. Tā.
Labi, pietiks. Tad es gribēju pietikt, tad es arī to izdarīju.